Sveicināti, labi ļaudis! Šī ir mūsu 2023. gada noslēdzošā sēde decembrī. Un man ir tas gods aicināt rakstnieku Aināru Zelču par latviešu valodu okupāciju ietekmē. Lūdzu. Paldies. Runāsim līdz 7, tātad es runāšu īsi. Latviešu valoda okupācija ietekmē. Tas būtu jāsāk šis jautājums apskatīt plašāk. Kā no pašiem valodas sākumiem, kā ir bijis? Kad lielākas valodas nākušas mazākām virsū un nomākušas, un kā mainījušas, un kā iespaidojušas. Un tas ir bijis, protams, gandrīz vienmēr netaisnīgi, nekrietni, un tam jāpretojas. Mūsu valoda ir pastāvējusi un viskaistāk skanējusi tautas dziesmās. Kad es reiz prasīju, jau nelaiķim valodniekam Jānim Kušķim, ko man kā rakstniekam lasīt, lai mana valoda taptu labāka, viņš teica tautas dziesmas. Es tajā ziemā vienu sējumu arī izlasīju. Tas bija ļoti jauki. Bet, tuvāk tam laikam, izteikot bez senlaikiem, bet tuvāk tam laikam, kad okupācijas jēdziens jau tiek apskatīts tiesību zinātnē, un Latvija 3 reizēs un pa 3 daļām tiek pievienota Krievijas impērijai. No tās puses atskan nekrietna runāšana, ka nekaunīga, nekrietna, ka Latvijai 100 gadu piederējusi pie Krievijas. Tas nav pareizi, jo pat Rīga un Vidzeme nav 200 gadus bijusi zem Krievijas varas. Ja skaitām, protams, ar 1721. gada Nīštates miera līgumu līdz 1918. gadam, kad nodibinājās Latvijas republika, Vidzeme un Rīga izsprūka arī no tiem 207 gadi mazāk. Un arī Vidzemē, arī ar visu to ir valodai vislabāk klājies, jo tur ir bijis vismazāk seštautiešu. Bet, provinču, tātad mūsu zeme kļuva Krievijas province, un provinču tiesības pat arī baudot Baltijas autonomijas, zināmas tiesības, arī Krievijas impērijā. Tomēr tas nav tas pats, kas neatkarīga valsts, kas pašu noteikšanai. Pat ja Latgalē ir Sēmelis, pat skaitās līdz kādam 1830. gadam, tur runāšana latviski ir bijusi tajā laikā pilnīgi nomākta, jo galu galā nonāca līdz tam, ka tu nedrīkstēji pat iespēt grāmatas latīņu rakstībā, latviešu valodā, augstzenieku dialektā Latgalē. Centās arī ieviest kirilicas rakstību. Tas, paldies Dievam, neizdevās. Tad nāca glābiņš, brīnums Latvijas republikā. Un valodas izredzes neapšaubāmi pavisam kļuva citas un nesalīdzinājumi labākas. Pat ja likums par valsts valodu tika pieņemts tikai pēc 17 gadiem, 35. gadā. Un tad, jo valodu sāka mācīt visās skolās latviešu valodu, likums par jauno ortografiju, jaunā pareizrakstība sāka ieviesties, tā kā tam pienācās būt, un viss bija labi. Darbojās arī šeit, Latviešu biedrībā, valodniecības nodaļa, un rosība bija ārkārtīgi liela, ja paskatās, kas tika iespiests ilgos gados, kad Latvija bija tikai Krievijas province, latviski, un salīdzinot ar to, kas tika iespiests brīvās Latvijas laikā, tad tā nakts pret dienu, vai ne? Sevišķi panākumi bija izglītībā, jo skaitot uz 10 000 mums bija
Eiropā visvairāk studentu. Tā ir tomēr ļoti, ļoti spilgta liecība, vai ne? Tad nāca 40. gads, diemžēl. Un arī mēs redzam, ka lielākā vara allaž cenšas uzmākt savu, un tā skaitā arī valodu. Lielvācija atbrīvo no padomijas, bet kas notiek, Rīgā maina jau nosaukumus. Ārkārtīgs pazemojums, kad tu esi dzīvojis Aspazijas bulvārī, un to nosauc par Fondergolca gati, Fondergolca ringu. Jo Golds bija tieši tas, kurš pret latviešu valsti un Latviju karoja. Tad nāk atkal jauna okupācija. Atkal padomju okupācija nāk. Varam pat skaitīt, ka 3. jo 19. gadā, kā mums grib iegalvot arī no tās puses nekrietni, ka tas jau bija pilsoņu karš, jūs jau karojat savā starpā, bet tā, kas nāca iekšā ar Stučku kā priekšnieku, tā bija padomju Krievijas armija. Un miera līgums tika slēgts ar padomju Krieviju, nevis Latvija slēdza to ar padomju Latviju. Ne? Tā bija tā, tad 40. gadā to var skaitīt pat 3. padomju okupāciju. Tad viss gāja tā, kā jau mēs, kas te klāt esam, visu zinām, kā tas viss bija, cenzūra un viss pārējais. 46. gadā miksnātā R aizliegums, 56. gadā CH aizliegums, vēl dažādas lietas, kas sagrozīja valodas sistēmu un visu maitāja, bet tas ir bijis vienreizēji, manuprāt, cik groteskā kārtā, kā atriebās mīkstinātais R, atriebās būtiski. Kad 78. gadā tika apspriesta jaunā padomju konstitūcija, pa Brežņeva konstitūciju sauc arī. Tad padomju jaunatnē iespieda pa to rakstus, un vienā no tādiem rakstiem R burts izmuka no vārda apspriešana, un varat iedomāties, ko tajā laikā nozīmē, ka valsts avīzē iespiež šādi. Republikas partijas un padomju orgāniem, ministrijām un resoriem, arotbiedrību, komjaunates un citām sabiedriskām organizācijām uzmanīgi izskatīt visus Latvijas PSR konstitūcijas projekta, visas tautas apspiešanas gaitā saņemtus darba ļaužu priekšlikumus. Tas ir kaut kas vienreizējs. Lūdzu, katram pa lapai no šī novilkuma. Tā atriebās mīkstinātais R. Man viens draugs rīdzinieks dzimis stāstīja, ka esot staigājuši nopietni vīri pa dzīvokļiem, jūs kā rīdzinieki varbūt zināsiet labāk, un atprasījuši to padomju jaunatnes numuru. Vai tas tā ir bijis? Kāds rīdzinieks var apstiprināt? Es esmu tā dzirdējis, ka tā ir bijis. Tad šeit mūsu telpā nenoliedzami, mēs arī netaisamies noliegt, ir lībiešu tauta pastāvējusi ar visām savām tiesībām un ar savu būšanu. Bet atkal no tās puses mums nekrietni mēģina teikt tā: jūs, latvieši, ko jūs tādu pieprasāt? Jūs iznīcināt lībiešu valodu, nelieši, bet lībiešu valodu iznīcināt tieši padomju savienības iekārta. Jo lībiešu krasts, ko nespēja mēris, kas, manuprāt, bija galvenais lībiešu nelaimes cēlonis. Lībieši dzīvoja ciemos, latvieši viensētās, lībieši vairāk aplipinājās, mēri vairāk izmira. Ko mēris nespēja, to spēja padomju savienība. Lībiešu valoda tika nožņauta tieši tajā laikā. Pārtrauca lībiešu valodas mācīšanu, slēdza lībiešu biedrības,
tautas namu, lībieši vairs nevarēja braukt jūrā zvejot, un beigas bija lībiešiem. Tad par to R un CH aizliegumu es jau pieminēju, dabūjāt tos novilkumus visi, ja? Nu, mani tas sajūsmina, jo kaut ko tādu, ja es tolaik būtu to kā es toreiz to nemanīju? Es tajā laikā lasīju avīzes, bet es to neievēroju. Es pat šodien, kad Misiņa bibliotēkā man taisīja novilkumu, es pat šodien ievēroju vairākās vietās tajā rakstā iespiests pareizi. Apspriešanas. Un vienā vietā apspiešanas. Un tas padomju jaunatnes redaktors Papiņš vārdā esot uzreiz iesprucis Trakomājā, Vaikielā, lai glābtos. Man gan mēģināja viens nopietnas vīrs teikt, ka tā neesot bijis. Un padomju laikā bieži kļūdas esot bieži bijušas dažādos iespēju rakstos, darbos. Bet es drīzāk domāju, gan, ka tā bija, ka viņš iespruka tajā Trakomājā, jo pēc tam viņš, protams, nebija redaktors. Viņš vairs nebija redaktors. Ja jau tas tik nesvarīgi, ja to kļūdu bija tik daudz un bieži, tad kāpēc viņš vairs nebija redaktors pēc tam? Vai ne? Tā kā tas bija kaut kas vienreizējs. Protams, valodnieki tika apspiesti un mūsu kopas biedrs, kādreizējais Pēteris Kļaviņš, tika izsūtīts uz ziemeļiem, tāliem un 5 gadus raka akmeņogles. Un pēc tam vairs nevarēja ar savu darbu nodarboties, un viņš būtu varējis tik daudz laba valodai darīt un tik daudz panākt. Tad vēl, kas ir visādi no tās puses tas ir uzkurināts. Visādi, trimdinieki tik slikti, viņi neko nejēdz, viņi vai nu stulbi, vai arī sautīgi, vai riebīgi visādi. Bet tieši trimdinieki panāca to, ka pēc neatkarības atgūšanas mūsu stāvoklis nebija tik slikts, kāds tas būtu varējis būt. Jo trimdā viņi brīvā pasaulē varēja nepārtraukti runāt par Latvijas stāvokli, atgādināt visādām aprindām rietumu pasaulē, kas te ir noticis, kas te notiek, tā skaitā arī valodu. Tā kā trimdinieki darījuši daudz laba. Tad nākamais punkts, ko es gribētu pieminēt, 91. gadā atgūstot neatkarību, saprotams, pacēlās balsis, ka ir jāatjauno Enzelīna rakstība. Jo, ko bija samaitājusi padomu vara. Tika iesniegta petīcija, 82 personu parakstīta augstākajai padomei, un arī Pasaules brīvā latviešu apvienība to prasīja. Bet tas, diemžēl, neizdevās dažādu iemeslu dēļ, jo, lai gan mēs skaitījāmies brīvību atguvuši uz papīra, bet patiesībā Krievijas ietekme, Kremļa noteikšana te palika lielā mērā. Un tā mūsu valoda netika atpakaļ vairs uz labiem, stingriem, tiešām krietniem pamatiem. Un tā valodas celtne, ja nav stingri krietni pamati, tad nu kāda viņa tur. Kā viņa tur ļogās, kā viņa tur tiek krāmēta no kādiem ķieģeļiem, nu tāda viņa arī tā top, tā celtne. Valoda ir stipri samaitāta un padomju varas gadi ir ļoti daudz šai ziņā kaitējuši. Un tas mums vienmēr jāpiemin, runājot par latviešu valodu okupāciju ietekmē. Tā, es esmu bijis ļoti kodolīgs. Jā, 1:04 pagājis. Ko gribat teikt? Cik labi, ka tā ir apklusi. Ko mēs varētu apspriest? Es esmu sajūsmā par šo. Šis projekts radies tautas apspiešanas gaitā.
Es neesmu mācīts valodnieks, es nemācīšu izsvērt. Manuprāt, tā ietekme bijusi viscaur vienādi slikta un stipra un liela. Bija liela ietekme, tā kā pēkšņi mainīja, atsakot, noņem svešvārdiem galvzīmes nost. Palika plakats un diktats un tā tālāk un tā joprojām. Arī, jā, to it kā kaut cik atkal mainīja. Un it kā 57. gada ministru padomes lēmums to laika, jā, patskaņu garums svešvārdu, tāpat kā latviešu cilvēks vārdu rakstība atzīmējums saskaņā literārās valodas izrunu. Tā ziņā itin kā... Šo to nevar saprast, īsti kā tā, kuru reizi pareizi arī ar tiem dubultojumiem. Rindiņā kolonna un nenāk pat prātā vēl viss, kur ir kapela un tā tālāk. Kaut vai tā pati kapela. Astronomijā viņa kapela ar 2 L. Mums viņu literāri raksta ar 1 L, kaut gan neviens jau nesaka kapela. Saka kapela. Un arī no kapela, oriģinālā tas viņš nāca arī no kapelas. Lūk, šitas ir kapela, vai tāpēc, ka kapela meistars tomēr vienmēr rakstīts ir ar 1 L, jo nerakstīja kapela meistars tāds un šitāds, manuprāt. Bet, tā ir. Jā, bet, tas ir viens piemērs. Bet tā plašāk raugoties, pielīdzināja valodu, cik vien iespējams krievu valodai. Tas pats, kas tagad, diemžēl, angļu valoda arī ir. Es redzu angļu valodu kā lielākās briesmas tagad. Mēs krievu valodu pieveiksim. Mēs pieveiksim. Krievu valoda izredzes ir ļoti mazas. Bet angļu valoda, tas ir tāds spēks. Tā ir tāda uzmākšanās. Tas ir galvenais ienaidnieks. Lielāka valoda allaž, jā, kā es sākumā teicu, vai ne? Lielāka valoda allaž mazāku nomāc. Tā var ļoti pieklājīgi izturēties un teikt, jā, visas jūsu tiesības mēs ievērojam. Bet tik un tā dzīvē nav tā, kā uz papīra tiek uzrakstīts. Dzīvē notiek savādāk. Jā, ko es atcerējos, ko es gribēju jums pastāstīt. Padomju okupācijas laikā bija Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas konstitūcija, ne? Tā bija 43. pants, kas garantēja iespēju mācīties skolā dzimtajā valodā. Es paliku dumpīgs, es biju ļoti tāds paklausīgs, man audzinās būt stingri paklausīgam, kārtīgam. Māte bija audzinātāja, ļoti stingri man audzināja, bet es ap kādiem, cik man bija 16 gadi, bez šaubām es paliku dumpīgs. Un tas skaitā pa valodu. Es saku domāt, tā ir liela netaisnība, kāpēc man jārunā krieviski? Es dzīvoju Alūksnē, tur bija pilns ar okupācijas karaspēku, virsnieku madāmas, viņu jaunā paudze, ar kuriem mēs kāvāmies un nesadzīvojām. Es domāju, kā tas tā? Man apgalvo, jā, dzimtā valoda, labi, notiek stundas māca vācu valodu. Skolotāja, audzinātāja, protams, nerunā latviski. Viņa ir viena krievu virsnieka sieva un māca mums vācu valodu krieviski. Ainās aiziet uz skolas bibliotēku, paņem Latvijas PSR konstitūciju, dumpīgs palicis, bet vēl pamatīgi nav apdedzinājies. Sēž stundām un sadalīja 2 grupās, lai svešvalodu ātrāk iemācītu, klasi dalīja uz pusēm. Līdz ko viņa ierunās krieviski. Es neatceros viņas uzvārdu. Ainās paņem to brošūriņu un saka, 43. pants. Viņa bija pēc dabas rāma, tā kundze, ja biedrene.
Es brīnos, kā viņa man nesataisīja lielas nepatikšanas. Viņa bija pēc dabas rāma un kaut kā es nezinu kā, vai nu man aptika cilāt pastāvīgi to konstitūciju un atgādināt 43. pants, vai arī, bet man nepatikšanas nebija. Jo es atceros, ka bija arī tā. Es krāju vecās grāmatas, un tagad man viena klases biedre atnes 33. gada atpūtas iedot. Un tas notiek nelaimīgā kārtā kaut kā tādā brīdī, kad tā skolotāja māca to vācu valodu. Viņa saka, Zelč, atdai, što тебе там? Zelč atdod, kas tev tur ir? Es atdodu tā atpūtas. Viņā liela aizrautība. Tagad viņai ļauj mums kaut ko tur runāt, vai darīt, vai rakstīt. Šķista tās atpūtas. Uz vākiem dāmas, skaisti saģēptas, vai ne? Viņai, kā sieviete, tas piesaista. Viņa skaita, lasa. Un viņa bija rāma un tāda pieklājīga un godprātīga pat. Viņa man tās atpūtas būtu varējis atņemt. Viņa man atdod un saka krieviski, Zelč, ты сам порчишься и других порчишь. Zelč, tu pats maitājies un arī citus maitā. Tā skaitā arī viņu. Viņa novērtē, redz, ka Latvijā, te briesmīgi atpalikušajā tumsonīgā Latvijā 33. gadā, tik glīti visi ģērbušies, tik skaisti attēli, atpūta, tik, nu jā. Bet bija jau tā, ka atpūta drīkstēja turēt mājās. Drīkstēja, bez šaubām. Drīkstēja, bet nedrīkstēja nestāv laukā. Jā, es jau biju vainīgs. Man varēja sanākt nepatikšanas. Savukārt bija avīzes, kuras nedrīkstēja turēt mājās. Par to man ir atkal cits stāsts. Pie tādām avīzēm es tiku. Un pēc ilgiem gadiem man tas vīrs, kurš man tās avīzes pārdeva, viņš teica, Ainār, es atceros, kā tu meties prom, ka tev tās avīzes bija portfelī. Taidin, kā tūlīt pat tevi sagrābtu. Lieta bija nopietna. Es savam tēvbrālim, kurš dzīvo Rīgā, viņam prasīju, tagad tu zini, man tās avīzes jādabū uz alūksni. Tā kā jūs sakāt, ka izplatīt nedrīkst, ka tevi uz ielas atradīs, bet portfelī tās avīzes, es neteikšu, kura. Tad ir slikti. Viņš man teica tā, zini, viņš deva man labu padomu, ko es arī ievēroju. Viņš ir tā, zini, tā, ka tu sēdies autobusā un tev būs avīzes portfelī, tu to portfeli pastum neuzkrītoši uz priekšu, tā, lai portfelis atrastos blakus tam sēdētājam, kurš ir pirms tevis. Un ja gadījumā, mēs tagad varam smieties, bet toreiz smiekli nenāca. Un ja nu tagad tevi grābj un saka, te, lūk, tādas avīzes, kam ir tas portfelis? Tas nav mans. Tas blakus man nav nestāv. Viņš saka, tu neuzkrītoši kāju pastum to portfeli ar avīzēm uz priekšu. Es tā arī izdarīju. Un tās avīzes, kuras glabāju, man bija saimniecības māja, tolaik būvmateriālu trūkums bija. Lai būvētu ķieģeļus lika uz tā saucamās bada kantes, ja, stāvus. Tad, lai lielāku laukumu var iegūt mazāku ķieģeļu skaitu. Un tā uz bada kantes būvējot, saimniecības ēku no 2 ķieģeļiem un vidu ieberot izdeģus. Kad izdeģi nosēdās, augšā palika brīva vieta. Es tur noslēpu plēvēju ieliktas tās avīzes. Un tās avīzes man nostāvēja līdz 92. gadam. Kā lūdzu? Neteikšu. Joprojām neteikšu. Vēstures dēļ ir kaut kas, vai ne? Un cilvēks dabūja, vārds sakot, visaugstāko izglītību Latvijas Lāčos 7 gads. Jā. Un pēc tam jau, protams, viņam vairs neatzina nekādas citas izglītības. Jā. Tā lieta bija nopietna, jā. Kur tagad tās avīzes? Tās avīzes man ir grāmatu plauktā. Vairs tām nav jāsalst saimniecības ēkā. Tās ir grāmatu plauktā. Plaukt apakšā, tiek ļoti reti cilātas, bet nu jau ir stāv mierā. Nu jau vairs nav jābīstas. Jābīstas vairs nav. Tā ir ar to lielākas tautas valodu. Visādos veidos tā nomāc mazākas tautas valodu.
Varbūt tās nejautāja valoda nomāc, bet tie paši mūsu paši tautieši nomāc. Nē. Protams, piemēram, kad tautieši, ja? Piemēram, es ilgi biju ļoti dusmīgs, pat naida pilns uz saviem skolotājiem, ka man tajā laikā bija tiešām šādas tādas nepatikšanas radušās. Ja? Bet gāja gadi, savam vecām skolas direktoram es pat piemineklu uzkalu, un es atzinu, ka viņi arī bijuši tās svešās varas upuri arī. Viņu stāvoklis gan bija labāks, viņiem tā sviesta kārta bija biezāka, viņa varēja justies labāk, bet tik un tā es aiz kokiem saredzu mežu vai kā tas teiciet. Viņi tomēr ir arī bijuši upuri. Un cik vien tas iespējams, cik vien tas dzīvē ir iespējams, es cenšos ar saprasties un nenaidoties ar savējiem tautiešiem, pat ja es zinu, jā, viņš bija čekas maisos. Tāds man stāv pretī. Es tomēr viņu neuzlūkoju ar naidu. Man ir žēl, ka tā ir noticis. Ka sveša vara to ir panākusi, vai ne? Svešai varai vajadzēja kādus, kas ir izmantojumi, kādi arī labprāt arī tā svešai varai padevās. Iedomājieties, kā tas sākās. Uzreiz nāk prātā jaunās strāvas, pieņemsim jaunās strāvas laiks. Tu esi kalps. Tu 12 un pat vairāk stundas strādā saimnieka labā. Protams, ka tev ir ļoti maz laba, ko tu novēli savam saimniekam. Ja? Protams, ka marksisms rod atsaucību tevī. Protams, ka jauno priecas mācību tu pieņem dedzīgi, kad tu domā, pat ir tā jaunā mācība, kas jāpieņem, kurie visi latvieši jāpievērš un būs labi. Ne? Viņš ir pievīlies. Viņš nav bijis tik gudrs, kādam vajadzētu būt. To viņam var pārmest. Ka viņam nav prāta bijis gana daudz. Bet varbūt pat kāds no viņiem, un arī Berklava piemērs, mēs zinām. Jā, viņš pievīlās, bet viņš attapās. Viņš attapās, viņš nespēja savaldīties, viņš tomēr nebija gluži viltīgs. Viltīgs viņš nebija, viņš bija tāds diezgan taisnprātīgs. Viņš bija ļoti taisnprātīgs. Man ir bijis tas gods 2 reizes ar viņu runāt. Tā kā es nepārmetu savējiem, jā. Bet runājot par tagad, taču beidzot vajadzētu attākties. Jā, protams. Protams. Kad jau 91. gadā bija skaidrs, ka nekas labs ar Krieviju kopā ejot nav bijis, nav un nebūs. Nē. Vēl 91. gadā pilnos ziedos plaukst vēl tā doma, mēs tagad būsim tilts starp rietumiem un austrumiem, mēs tagad tirgosimies, mēs tagad labi dzīvosim, mēs tagad ar Krieviju būsim īsti labos draugos. Nekas nebija un nebūs. Tiešām laiks bija jau to saprast. 30 gadi pagāja. Daudz joprojām nav to sapratuši. Tas ir bišķiņ pietrūkst. Te? Es varētu vēl bišķīti, varbūt neieju tajā dziļajā mežā iekšā, kad es biju mīnījā. Jā. Pirms tā meža mēs esam iznākuši tādā aiz tā dziļā meža. Un man personīgi tāda pieredze, ka nebūtu ne tie cilvēki lielo savu gadu un darba pieredzi un sociālo pieredzi, kas tajā mežā pašlaikās. Bet jau cita paudze mūsu mācībiem. Mums jau tā ir jāraksta grāmatas, bērniem jāraksta, viņiem saprotamā valodā. Ar visiem tiem žargoniem, kā tas saka. Mēs
latvieši uzņemtu filmu mūsu pašu. Ja es nemaldos, vai viņi nebija neona gaismā vai kaut kāds... Jā, kaut kas tāds bija, jā. Jūs zināt? Jā, Jūrā Kažas dēls laikam uzņēma to filmu. Kā tur runāja pie jaunieši? Es neskatījos. Es pieļauju, varbūt ir, ka par bandu nodokļu maksātāju naudu. Tas bija kaut kas prātām neaptverami. Un mums tāda dāda televīzija. Tā bija domāt jauniešiem. Tātad mūsu pašu valodu, šo izstrādājuši, man mācīja tajā centrā, kur es brīvprātīgi mācīja, ka vajag visiem saprotamā valodā visu rakstīt. Tagad te bija tās jaunā kompetenci izglītība, viņu sauc, pirms ļoti daudziem gadiem parādījās, es viņu toreiz lasīju, es toreiz strādāju. Tad tur 9. klasē ir paredzēts arī skolēnam jāprot runāt vieglā valodā, lai viņš saprastos ar kādu, jā. Tas ir pagrimums. Tas ir pagrimums. Nē, vieglā valodā tas ir tā, lai viņi uztvertu, jo man, piemēram, ir, diemžēl, pārāk liela pieredze pēdējā laikā paslimnīcā. Un pēdējo reizi es kliedzu skaļā balsī pēc operācijas, ka es te jūtos kā Krievijā. Man māsīņa atbildēs, ja jums nerunāju. Es runāju ar otru, un tā mācīja latviski, bet ne par to runa. Runīja par to, kad es ārstam uzņemšanā stāstu, kas man kaiš. Un es neesmu darbā, es nerunāju arī gatavojuši skolēnu, un es nerunāju vieglā valodā. Un viņš mani nesaprot. Viņš pārprot to, ko es esmu teikusi, kaut gan es cenšos secīgi izstāstīt. Viņš pārprot, es viņam saku, doktor, jūs nesapratāt. Un viņš apvainojas, jā. Viņš apvainojas tik ļoti, kā es, tik sakoties, gandrīz vai es, ja es būtu spējīgi paiet no tur, es noperēju, es laikam būtu aizrāpojusi projām, es biju līdz asarām. Un tā nav vienīgā reize. Man ir tādas bijušas vairākas reizes ārsti, kas ļoti labi runā latviski, gandrīz bez akcenta jauniem. Bet viņi neuztver to, ko runā latviski, jo tomēr ir sava īpatnība tajā valodai. Bet es nevaru visu laiku runāt tajā tādā vieglā vai birokrātiskā, kā lai saka, valodā. Un tā jau latviešiem vairs nav latviešu izteiku, jā. Tagad vairs nesaka pūst pīlītes, tagad saka karināt makaronus. Jā. Un pamazām, jā, mēs... Jā, tā okupācijas ietekme turpinās. Gluži vienkārši, jo mums nelēmēs galvaspilsēta. Ja Rīgā būtu vairākums bijis latvieši, tā nebūtu bijis. Būtu krietni labāks stāvoklis. Nu jā. Tas ir vienkārši parasts dzīves likums. Dūre noteic visu un nevis kas cits. Viņu ir par daudz, un tomēr netiks atrisināt šis jautājums, kā tas arī būs ar labu gribu, nekas nenotiks. Ja netiks pieņemts kaut kāds likums, ja tai pašai māsai, tā kā Vācijā vai citur, kad cilvēks stāsta jārunā darbā ir valsts valodā, ja tas nebūs, tad mums būs visu laiku no tā jācieš un visu laiku. Jā, mēs ciešam joprojām, jā, tas ir pareizi. Tas nav pareizi, bet tas tā ir. Jo tā valoda, sveštautieši, jo valoda kļūst sliktāka. Jā. Un tad Austrālieta no Anglijas, viņa vecstāvs no Anglijas, ļoti saka ārprāts, kas notiek ar angļu valodu, visi tagad to angļu valodu runā un tik maitā dzīvē. Te tā lielākā valoda allaž nomāc mazāku. Bet mums jau kaut kā teikt un prātība tagad arī. Jā. Aiziet, jau līdzīga, nevar saprast, kur ir līdzīgāk vācu valodā, kur ir reiz līdzīgāk. Krievu vai angļu? Nē, krievu vairs nav. Nav? Nē, Es saklausu joprojām krievu valodas iespaidu. Bet es tieši palasījos LTV ziņas.
Nebaudāmas. Es nespēju klausīties ziņas, ne rādio, ne televīziju. Nespēju klausīties. Nerunājot par to, ka, ja cilvēks tiek intervēts, cilvēks, protams, uztrauc, kā es runāju. Es nepratu kādu locījumu pareizi vai savienojot ar vārds nepareizi. Tas netiek labots. Tiek ierakstīts tieši tā, kā viņš teica, jā. Es runāju ar Ināru, jā, tā. Un tādā garā es būtībā plašsaziņas līdzekļi arī ļoti daudz kaitē. Bez šaubām. Gan liekas tā, ka intervētājiem vajadzētu tomēr runāt pieklājīgi, pienācīgi. Bet intervējamais, varētu runāt gan kā Ventiņš, gan kā Latvijas. Nē, par to nav. Ne jau par to. Kaut ko nejauši ir sajaukts cilvēks. Ko Oģis grib teikt? Jā, ir vēl viena parādība, ko novērojam arī mūsu sabiedrības ar ierobežot atbildību Latvijas televīzijas raidlaikā ir raidījums, kurā vadītājai, neraugoties uz to, ka ir akcents, izrunā, bet ne jau par to, visa tā valoda ir pilnīgi kļūdaina teikumu uzbūvē, un tas ir jautājums, vai tas ir domāts kā integrācijas kaut kāds izmēģinājums, kur tagad parādīt, ka valsts sabiedriskajā televīzijā var parādīt, ka redz, kā mēs tagad integrējam cilvēkus, kuriem nav valodas dotības, bet šo sabiedrisko plašsaziņas līdzekļi taču skatās visas sabiedrības locekļi. Tur ir dažāda vecuma auditorijas, kas to redzot, pieņem, ka tad šādi ir iespējams sazināties. Un tas ir paraugs, un tas kļūst par piemēru, ko cilvēki tālāk tiražēs un atkārtos. Un es redzu, ka tam ir tālajošas sekas. Protams, cilvēks valodu apgūst, un televīzijā var būt dažādas kultūras cilmes ļaudis, kas tur strādā, bet tad uzlabojiet valodas līmeni. Akcents var katram no mums būt izloksnes ietekmē vai kādā citā ietekmē. Tas ir viens jautājums, ja? Protams. Ļoti labi, kā aktieri kādreiz strādāja, kā viņi savās atmiņās atceras. Jā. Es vienu gadu mācījos Liepājas universitātē kopā ar filologiem. Tur bija no Gulbenes Vēders un visādas tādas lietas. Nē, tu taisies pa skolotē mācīties, tad tev ir jārunā pareizi. Un viss ideāli. Jā. Ir taču kaut kāda atbildība kādā vietā. Man ļoti patīk aizbrauc uz laukiem, tur runā uz loksnē ļoti jauks, skaisti. Cik mums tā pagasta bijis? 540, 520? Katrs ir drusku savādāk runājis. Nelaiķa Kuščakungs teica, es no jūsu runāšanas saprotu uzreiz, no kura pagastā, bet no kurienes jūs esat. Bet literārā valoda ir viena. Vai prast? Studē kopā ar latgaliešiem un tā tālāk. Un tad aizbrauc kaut kur uz Latgali ciemos un tad laiž pa savu latgaliski. Un tik ticam, ka viņi prasīs, kādas no kurienes, kas to jūs esat, mēs to īsti nepazīstam. Ja vispār ne no tādas stūra. Tas pielīmes, divus mēnešus runājās un atbrauc nākamais, piepalnījos pionieru nometnē strādāja, vasarā atbrauc nākamie audzinātāji no turmāk pa vietēji. Jo es visu laiku vietējiem un tādas sajūsmas un to pārņēmusi, bet diemžēl un labi tas tā, es atbraucu Rīgas vairs nevarēju. Man bija tas līdz, jā. Bet es nesaprotu, kāpēc cilvēki ar tādu sajūsmu, tā ir viena lieta izlūksme, tas ir interesanti. Bet kāpēc cilvēki ar tādu sajūsmu uztver un kāpēc viņiem pielīgo, teiksim, tā neliterārā runāšana, tas krievu kā reiz un makaronu.
lielam. Pārējais, kāpēc tik ļoti? Es jau tad ar savu meitu jau saplēsos. Man ir tas pats. Vienmēr gribas pateikt kaut ko tādu savādāku. Nu, tas ir pusauģis vecumā. Es visādi esmu runājis. Bet, kad izaug cilvēks, ja viņš runā publiski, es savai kolēģei teicu, viņa vada pulciņu bieži uzstājas. Es viņai saku, aizrādīju par runāšanu. Es jau nevaru visu laiku tā kā baleta solīšus likt. Kādreiz es varu arī normāli iet. Es saku, nu, bet lūdzu, es saku, bet tā kā tu kāps uz skatuves, tu mācies runāt? Nemācies. Viņa runāja briesmīgi uz skatuves uz skatuves. Nu, viņai tas bija pielips. To vajag mācēt nošķirt. Bet ir jābūt zināšana. Jā, tas ir tā, ka es neredzu pat izēju. Un tie, kas tagad arī Twitterī, piemēram, raksta par valodu, viņiem jau ir tikai, lai nebūtu krievu valoda, lai būtu latviešu valoda. Nekāda kā latviešu valoda. Jā. Un to jau skaidri redzēt, ka ir tur, kur vienkārši paķērojas. Nu, tā, Bet ir arī, kuri vispār nemāk. jā, Nemāk, jā. tieši tā. Man ir ļoti konstruktīvs jautājums. Ja es kā valodas lietotāja labi gribu pareizi lietot latviešu valodu, es to varu mācīties, jo es esmu beigusi skolu valodu gados. Visa padomju un krievu ietekme, visa vide, kā mēs nu kā dzirdējām, ir kāda lietotne, kur es varu savu uzrakstīto pārbaudīt, vai ir pareiza vārdu kārtība teikumā. Es tieši par šo, es jūtu, ka es lietoju teikumos vārdus nepareizi, bet kā es varu savu latviešu valodu uzlabot? Kas man ir jādara? Varbūt ir mazliet jāpadomā, un es pieļauju domu, ka es neesmu vienīgā, kas vēlas runāt pareizi, kas grib uzlabot savu latviešu valodu. Bet mums ir kursi sveštautiešiem vai kursi, labi, bet kur es varu mācīties? Kur? Droši vien var nosaukt 3 līdzekļus. Viens ir Valsts valodas centrs, kas publicē savos sociālajos tīklos bieži vien muļķības, bet tur ir salīdzinājumi, pieņemsim kādiem izteiksmes līdzekļiem, tas ir viens. Tad ir valodas konsultācijas, LV laikam bija tā adrese. Kādreiz varēja piezvanīt. Jā, tas ir. Tad aizgāja meklēt, kur Tas nav. ir vēl viens, un trešais ir Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas tīmekļa vietnes saturs, Jā. kurā var atrast sarakstu ar jēdzieniem, tie, kas ir nevēlami, un tas būtu atbilstošie, ko varētu aizstāt latviski. Un tad vēl ir e-raksti. Jā. Kurus var vienreiz ainās, jā. Un tur ir arī pušķa grāmata valoda 2 ar vēlamu. Valdis kaut ko parādīs. Bet, kas attiecas uz padomu laikiem, es arī mācījos padomu laikos, man mācīja tāds Vilāns. Vilāns bija paņēmis kaut ko no ārzemju laikam, tam gramatikas uzrakstīto grāmatu. Nu, tā valoda bija ļoti. Viņš sarakstīja grāmatu, tāds sarkana grāmata bija no 5. līdz 8. Tā bija ļoti laba grāmata, ja neskaita tajos esošos Nu jā. Bet tā valodas grāmata, tā bija ļoti laba. Man teica, ka viņš esot tajām valsts. Aizņēmies, bet citādāk to publicēt nevajag. Un to laiku nebūtu tā, nebija kā sliktākā. Tagad daudz sliktākā. Bet jā, pušķa grāmatā, teikumu kārtību,
jautāju šajā sakarībā. Katra valoda attīstās, un ikvienā valodā ienāk jauni vārdi. Un, manuprāt, ir arī jādomā par šo labo, pozitīvo, atbalstāmo latviešu valodas attīstības ceļu. Kādu mēs redzam attīstību latviešu valodā? Es neredzu attīstību. Kāpēc mēs neredzam? Tas, kas pat labāk notiek, nav attīstība. Ne. Tā nav attīstība. Kad? Briesmīgs jautājums. Es nezinu, bet tā attīstība tā nav. Tas ir pagrimums. Tas, kurš neattīstās, tam ir vārdi. Nē. Kad nāk klāt kādi citi vārdi, tas tā ir. Bet vai tā ir valodas attīstība, tā ir tikai paplašināšanās, vairāk vārdi tie ir. Tad svešvārdos sakot, tā kvantitatīva pārmaiņa, bet ne jau kvalitatīva. Vai tad raidieraksti nomaiņa ar podkāstu, tā ir attīstība? Jā, vai tad tā ir attīstība? Es domāju, ka nē. Rekrutēja mana vietne. Jāņa Enzelīna audzeklis līdzgatnieks Pēteris Kļaviņš, valodniecības vēstures līkločos, mūsu kopas biedrs. Viņš nāca uz kopas sēdēm laikam līdz pat 97 gadu vecumā. Tur ir arī Grīsle un Kušķis. Grīsle, Kušķis, jā. Rūta Augstkalne. Jā, tā te nav. Es gribēju viņas tēva grāmatu ielikt, bet viņa teica, nē, es internetā negribu, ka tēva grāmatas būs. Kušķis tāpat teica. Ja? Kušķi nevar likt, viņam dēls tagad ir autortiesību... Jā, bet es neuzdrīkstos, es negribu nekādu traci. Parakstīja dokumentu, ka okupācijas mūzejs. Jā, okupācijas mūzejs, jā, bet ne jau es. Raksti, lūdzu. Kāla Miksnām sēr, Latviešu valodas pareizatības vārnīca. Valērijas Bērziņas Balteņas Latviešu valodas gramatika. Ļoti laba grāmata. Man liekas, ka pēc tās ir vārds arī tos. Jā, teicama, ļoti laba. Tā ir tāda, valodas mācības sākumi, Kaspars Biezvārdis. Kā tev ir šajā lapā sakārtots, senākie ir beigās un jaunākie ir sākumi. Jā. Un tā tad adrese, kā redzam, ir eiraksti.lv, slīpsvītra nodalas, slīpsvītra par valodu. Jā. Es neredzēju, ko adresi. Eiraksti.lv. Vienā vārdā eiraksti.lv. Enzelīna atbildes. Jā, tas ir. Teicama grāmata. Un tad Latviešu valodas attīstības kopas vietnē arī pēc tam referāndi. Attīstās valoda tālāk, izveidoties saskaņā ar savām normām un pēc pašas veciem paraugiem, bet ne citu valodu ietekmē. Skaidri un gaiši. Zelta vārdi. Un rekur otra vietne. Jā, LVAK. Latviešu valodas attīstības kopa. Wordpress.com. Rekur rakstām. Mums ir divas vietas. Vienmēr var ielūkoties un kaut ko labu uzzināt. Vispopulārākā mūsu nodarbe ir gada vārds nevārds un spārnu Jā. teiciens.
kas jau vairāk nekā 20 gadus man jūs zināt, un vietnē tā tad ir par klasisko latviešu pareizrakstību, kas ir okupācijas varas nesamaitāts tieši šodienas tēma. Jā. Tad ir kaut ko mēs darām, vismaz mēģinām darīt terminu un jaunvārdu jomā, un ir arī tāda tabula, kur var apskatīties, kā no nevārdiem pāriet uz labiem, skaidriem latviešu vārdiem. Par to tabulu tie pabīdiet to tabulu uz vidu. Pievilkt tuvāk. Tā lielāku nevar. Nē. Tagad var saskatīt labāk, varbūt. Jā. Varbūt kādam ir kāds ļoti mīļš nevārds, un varam paskatīties, vai šajā tabulā jau ir ievietots. Nosauciet kādu nevārdu vai žargonismu. Tas ir par tālruņa skaņas režīmu maiņu. Nē, šeit ir cits konteksts tomēr. Tas ir, kā mēs zinām, apklusināt cilvēku nozīmē pilnīgi neļaut viņam runāt, bet aizklusināt ir, tā, uz mirkli aizlikt kaut kur malā. Un tas attiecas ne tik daudz uz runāšanu un ar sarunu parasti, bet tas ir internetā, kad kāds trollis vai kaut kāds maitā visu sarunu, tad viņu aizklusina. Viņu nenomāc, viņš var tur runāt, viņš nav apklusināts, bet no tā cilvēka skatu punkts, kurš ir aizklusināts, viņš ir aizlicis kā malā, neredz to, ko raksta, tas aizklusinātais. Ja ir kādam cits labāks vārds, varam ievietot arī citu vārdu, bet tas ir galvenā doma, lai nebūtu jālieto atmūtot, aizmūtot, gājumās teicot. Latviešu kā mutēt ir bučot, vai ne? Skūpsti. Jā, tā. Mutēt ir noskūpsti. Bet es ieteiktu visiem, kuriem ir viedās ierīces, lietot vārdu atģīmēt, un atģīmēšana jums nav jāievada cipariņi, kā paralēli, bet jūs to izmantojat ar sejas attēlu uzņemšanu, ja, tad atģīmēšana ir ļoti labi. Tīkšķi? Paskatīsim. Tīkšķis jau ir labi ieviesies. Re, kur ir? Tīkšķis to jau lieto. Kā mēs priecājamies kādreiz, kad zīmols pārņēma brendu. Tas likās tādi tik labi un tāds panākums. Un zīmols iegājās. Jā, bet viņš uzreiz iegājās. Iegājās viegli iegājās, jā. Labi skan, jā. Redz, kur diasporas vietā mums ir vārds trimda. Tagad tā varbūt drīzāk ir svešniecība. Vai kāds lietojas tieši vārdu svešniecību, ko es atradu tikai vienā laikrakstā 84. gadā. Vai Kārļa Skalbes dzējas krājumā, ko viņš Somijā būdams sarakstīja, vai tur nebija? Vai Rainim arī nebija svešniecības? Tad jāskatās Mīlenmaka vārnīcā. Jā. Tas ir kā sanāk plašāks vārds. Trimda burtiski nozīmē tas, ka ir cilvēki aizdzīti. Jā, ar vāriem, jā. Tāds vārds aizdzīti projām. Bet ir tādi, kas ir arī paši devušies kaut kur emigrējuši, tad viņi visi kopā ir latviešu svešniecībā.
Nu, tagad tie svešniecībā, tagad jau tā kā rupja vara, nav rupjas varas spaidu kārtā, tu neesi bēdzis no dzimtenes. Tā jau tagad ir svešniecība. Ir vārds svešatne. Svešatne. Jā. Bet svešniecība man šķiet, ka senāk ir arī, uzreiz neatradīšu, bet ir, vai Kārlim Skalbem nebija? Paskatīsimies vēl, kas tajā sarakstā. Tad ir. Uz leju palaid vienkārši to skatu. Tas ir jau no Enzelīna laikiem, no Enzelīna ieteikumiem, ka nevajag veidot tādus salikteņus, kura pirmajā daļā ir ielikta darbības vārda tagadnes forma, dzēšlapa, kas vēl bija. Šujmašīna. Kuļmašīna. Kuļamašīna. Jā, pareizi tomēr ir, varētu būt kaut kāda sausināmā lapa, bet ir ieteikts vienā vārdā pateikt uzsausētas, jo tāda salikteņa darināšana tomēr maitā valodas sistēma. Manos skolas gados teica sauslapa. Mēs teicām dzēšlapa. Dzēšlapa un sauslapa arī. Tagad ļoti daudz darīju vārdus, lietvārds un pirmajā daļā ir darbības vārds nenoteiksmē, mācības spēks. Tas ir tas ļoti patīc izglītībā, bija tāds... Ko tas nozīmē mācības spēks? Mācības spēks, jā, bet kas tas ir? Tas nav mācības spēks, tas ir mācības spēks. Aicināja tapt par skolotājiem cilvēkus, kuriem nebija laikam pedagoģiskās, man liekas, izglītības, tur bija kaut kā tāds mācības un mācīt spēks bija. Un es zinu vēl vairāk. Kaut kas līdzīgs audzēkļiem, bet neaudzēkļiem pie viss tā šitā. Izglītojumā vietā tika piedāvāts cits vārds, bet viņš bija latviešu valodā ir vārds mācēnis. Jā, bet ļoti daudz tieši šāds mācīts, kā un bija vēl. Lūdzu? Kas vairs bija vārds skolēns, varēja būt gan meitene, gan puika. Tagad mocās izglītojumu. Tas ir vīriešu dzīvi izglītojumu. Tas vispār ir Tas ir divdabis un tas ir ļoti nērts un grūti lietojams vārds, un arī tas vienkārši norāda šo pozīciju, ka tas tagad ir jāizglīto, kā viņš pats nebūtu spējīgs mācīties. No jaunlatviešiem daudz labāks jēdziens ir mācēns. Kāpēc? Tāpēc, ka mācēns var būt jebkurā vecuma posmā. Tas var būt bērndārzi, tas var būt skolas, tas var būt vidusskolas, tas var būt augstskolas, tas var būt kursants. Visi viņi mācās. Mācēns. Tur nav šī te šaurā jēdziena izglītojamais, tas ir samocīts vārds. Jā, bet tas jūmjākais ir tas, ja šis vārds paliek tikai dokumentos, tad tas būtu tāds kanceliskais mums un mums ir tas neparādītos. Mums paldies ar jūsmā. Tikai tā vārdu. Pat tādā vienkāršā sarunā vairs nesaka vārdu skolēns. Tāpat kā nesaka vārdu māklēs un nesaka vārdu tēvs. Mēs saka vecāks, un beigās ir rakstīts mamma. Tā, uzmanību! Pateicos, un bija ļoti jauki būt jums kopā līdz nākamajai reizei. Jā, krītīgi Ziemassvētkus un Jaunus gadu. Tā kā valodas, krātuves, pareizāk trīs vārdas. Jauns gads, bet jauns gadu. Tad pazūd. Inākas ir labāk. Es nezinu, man liekas tā. Tā, bet tagad Valteram uzmanību uz ekrāna. Vēl ir, ja tik vaicāts tieši par to, ko var dabūt tīmeklī, tad ir lasām arī Mīlenbacha vārnīca.
adrese ir tezaurs.lv/mev. Tad, ja jums nav līguma to lietot, tad jūs varat ielikt demo un demo, iet iekšā un skatīties jau pamatsējumus. Nerādīs papildusējumus, kamēr mums nebūs līguma, bet rāda. Un var redzēt arī pašas vārnīcas lapu un faksimilus. Re, kur ir svešniecība? Jā. Svešļaudis. Šeit īsti paraugi ir tik īsi ielikti, ka nevar saprast, vai domāta vieta, kas atrodas tālumā, vai tā ir svešniecības starp svešu tautu locekļiem vai kaut ko citā pagastā. Otrais piemērs labs par saviem svešniecības ceļiem. Man izklausās, ka tas tā dzeļiski. Bet tas man pilnīgi liekas, ka es redzu grāmatu, kurā es esmu lasījis to no veciem šitiem ceļojuma aprakstiem. Jā, tā ne skalva, tā ne jaunstudamīša, tā nekas kaut kas, bet tie svešniecības ceļi ir. Svešpis. Tad avots ir šeit A punkts un malā te mēs skatāmies, tad kas tas ir? Tas droši vien ir tas pats austrums, zinības un rakstniecības mēnešraksts. Kāds, bet autors konkrēts rakstītājs nav šeit, diemžēl, norādīts. Var meklēt bibliotekā šeit 20. sējumu vai 20. gadu gājumu, 390 lapus, un varbūt kāds atradīs, kurš to lietos. Vispār es esmu diezgan labi iemācījies lasīt Mīlenbacha vārnīcā jau visas tās nianses, bet atzīstu, ka ne visu arī reizēm zinu. Tieši tās norādes par vārda, teiksim, to izcelsmi, tad ir kaut kādi cipariņi klāt, un tā nevienmēr to zinu. Ja kāds ir, kas labāk zina, tad es labprāt tādu cilvēku parunātos kādreiz. Paldies. Ir kāds interesants vārds. Svešs, traks suns. Jā, bet šeit vienmēr nav norādīta izcelsme. Tieši šis vārds. Šeit mēs redzam vārdu NU, tas būtu vāciski nach Ulman. Pēc Ulmaņa vārnīcas. Ulmaņa vārnīca ir apmēram 1873. vai kurā gadā izdota latviešu vārnīca. Jāskatās tie mazie burtiņi. Klausies? Bet īsti jau no kurienes tas ir ņemts? No pagasta vai novada. Bet kur tas vārds cēlies? Ulmanis, tās vārnīcas autors to nav norādījis. Tas ir, Es nopirku to, es vienmēr autoru jaucu kāru. Etymoloģijas vārnīca. Un tur viss atsaucas tāpat jūs Mīlenu. Nevienos par citu, bet šajā tas, par to nevajag ļoti skumt, jo tādiem labi zināmiem vārdiem tās norādes vienmēr vārnīcā ir labas. Un tad, kad ir tā mīklai, tas pats vārds ir ļoti rēts un mīklais. Angliski runājošā pasaule vai angliski runājošos. Tas atkarīgs no konteksta. Runā
runājošā vai runājošo pasauli? Pasaulē runā vai tie cilvēki runā? Runājošo. Ne? Valter? Man nepatīk īsti neviens no tiem, jo tur ir mēģināts pateikt pastāvīgu īpašību. Tas nav tā, ka viņš šobrīd runā. Un tad varētu teikt, jā, piegājām pie angliski runājošiem turistiem. Viņi tagad runā. Bet pastāvīgi īpašību nosaukt ar divu, tas ir tāds arī slikta parādība, kas arī ieviesusies tikai 20. gadsimtā. Līdz tam neviena īpašība nav sauktā rošs, teiksim, zinošs, tagad ir ļoti izplaties zinīgs, kādu vārdu es nepazīstu, vai gudrs, vai kompetents, tagad ir zinošs. Tas faktiski nedara, bet varbūt kāds cits risks. Droši vien, ka tur tas ir veidots no tā anglicisma anglosfēra. Viņš no tā ir atvasināts, un sfērē, kas sfērē ir izplatījums, telpa. Jā. Kaut kāds apcirknis. Jā. Nu, tad attiecīgi no tā varētu atvasināt to tulkojumu, nevis ar divdabdieru teicienu. Ar divdabdieru, jā. Nu, piemēram, ir jēdziens baltu kultūra telpa, salikums, ja? Un tad, nezinu, vai angliskā telpa būs tas īstais salikums, bet varbūt kaut kas ir uz to pusi domājums. Varbūt kultūra tur nav būtiski, ja šī gadījumā, bet... Nē, nu jā, vienkārši par jēdzienu nacionālais kultūras mantojums vai nacionālās kultūras mantojums, kā ir pareizāk pēc loģikas? Starp citu. Tas ir līdzīgi. Nu, kas vai nacionālais ir mantojums vai nacionālai kultūra, vai ne? It kā pat abi. Biežāk jābūt nacionālais mantojums, vai ne? Nacionālās kultūras. Drīzāk, jā. Daudzus lietot reizi, tad būtu viss priecīgs. Nacionālais kultūras mantojums. Jā. Vācieši visi vienā vārdā. Reiku paskatīsimies par mantojumu. Nē, nacionālais. Tā ir mantojums. Bet citur pazīstams. Eko ir mantojums. Ieliec UO. Nē, uz kontekstā tas. Nē, neaizgājas jau nacionālais. Citas. Bet ieliec UO, nevis O, bet UO. Jā. Jā. Priekšteču mantojums. Nu jā, tas ir nevis par mantas, bagātības mantošanu, bet acīm redzot jau par kaut kādu kultūras mantojumu. Tātad tas ir jau tajā laikā ir lietots.
Jā, un tad, kad ir viens šis raksturojošais vārds, kas var tikt attiecināts gan uz tieši nākošo, gan uz aiznākošo vārdu, tas ir mūsu attieksmes jautājums, ar ko mēs viņu pamatā cenšamies sasaistīt. Bet brauc tā kā saskaņošana, vai kāda tas un tad būtu kaut kāda valoda, galvas mēs redzam. Tagad advents un adventi. Vienā lapusē gan tā, vai tad nevajag vienādu, vai vienīgi kaut kā. Vai viena pareiza, vai vienalga. Adventi, advents. Tā viena skaidrojuma es dzirdēju, ka tas posms kopumā esot advents, bet katru no tām reizēm skaitot esot advents. Es nezinu, ko te kāds cits kaitīga tādā formā nav. Vienā no otrā. Enzelīnam ir bišķis vārds. Tad jāskatās ir. Reku paskatīsimies, ko Enzelīns vai šitā domā. Rekur ir. Uzmanību. Tas ir kā rakstība. Teologi pieņēmuši jābaznīcā sakārtot. Jā, un šī forma Bet arī valodas, latviešu valodas, ir pieņēmusās bērni. Un teologs saka, tā valoda ir tās konsultācijas, tur konsultācija ir atbildāta. Un tagad mēs ļoti progresīvi valodas, Tā vienā rakstīja, vai vienā raidījumā, man saka, viens saka, Nu, tādā gadījumos, kad valsts valodas centram ir viens redzējums un Enzelīnam ir cits redzējums, tad ir jūsu izvēle, kam sekot. Vai Enzelīnam vai valsts valodas centram. tiek ielikts pilnīgi viss, jā. Adventi, te ir gan advents, gan adventi. Bet vai tam tomēr nav divas nozīmes, ka viena nozīme ir pilnīgi teoloģiska, kas ir Jēzus Kristus ierašanās. Otra nozīme ir, tad, kad tas tiek svinēts, teiksim, šogad, nākamgad, tā kā tam vārdam divas nozīmes, bet šajā vietnē tezārs.lv tas skaidrots nav. Un vēl neesot pareizi. Viņam divi varianti priekšā, vai skatīsies vai Enzelīna valodas centru. Bet vajadzētu... Lasīs to, kas viņam ir nolikts priekšā, skoltais Viņš vispār nelasīs, tas ir cits. vecās, man tā acīs ir vecās dziesmu grāmatas. Vecajās dziesmu grāmatās augšā bija rakstīts adventes. Jā, vairāk dzirdēt. Bet advents kopā, tas tiešām iznāk vairāk, tas kopā kā būtu, jo baznīca pašreiz nav advents. Ir rakstīts. Tāpēc advents ir advents. Un šis jautājums nomoka ļaudis jau 10 gadus. Man kaut kā ļoti šķiet, ka dažas kādus sarkotāji tiek kā oficiāli diezgan paziņots kāds cienījama valodnieks vai godāts valodnieks, darīja zināmu, kā tauta mierīgi var teikt tagad adventē. Un ka šis tādus 10 gadus ilgušais posms tā lūdza visus un aicināja runāt advents esot beidzies. Vismaz tā man ir palicis sapņi. Un es tagad saprotu. Un mēs runājam, kā nākamais par to. Nezinu, skots teikt, ka te bija. Valodas konsultācijās ir rakstīts. Adventē, jā?
Valter, kas tad ir rakstīts? Sāls variants. Vai Nē, sāls, tas ir vai tas, sāls. šis ir vienkāršāks. Vienkāršāks, jā. Uztraucošāks. Tad es ieraugu veikalā tos paciņu, sāls. Jūs negribat piemēram. Es vienreiz dabāju, ko tā paciņu. Tā būs jau tā vienkārši nav uztraucības. Jā, es Sāls izraugu. jau kā dzimtenī. Tu taksīs te viens tikai sāls. Nē, vārāmais vai vārāmā. Jā. Bet tagad jau nerakstās vārāmais. Tagad ir vieglā Tagad valoda. vienkārši sāls. Bija. Vārāmais nē, ir sāls. Nopietni. Un tad nepēciet viņu. Šaubas. Vārāmais, jā, bet es izaugu manā bērnībā, vēl bija viņš. Un tad pa vidu bija tapa kā mīļa. Un tad bija viens aktieris, kas teica, bet tas taču ir tik vienkārši. Es neatceros, kurš tas aktieris bija. Tas rūpjais, tas ir viņš. Un tas smalkā. Un diezgan grūti bija pārmācīties uz to sievieti, cik mīļi. Tiešām grūti bija pārmācīties. Un tad es domāju, nē, mums... Un Hilolais un Mams. Tā, Valter, vai vēl kāds līdzeklis, ko tu gribētu parādīt cilvēkiem? Nezinu. Jāaicina pamazām jau domāt par gada vārdu un nevārdu iesniegšanu, kas sāksies decembra beigās un toreiz darīt līdz janvāra vidū. Man viskaistāk patīk stāvu grāzes. Noteikti atceramies. Tiešām kā šito te skrēju. Bet tas man arī viss notiek. Bet jā, bet to nu pat, es nu pat lasīju, kur, ka tas tika tiek iekļauts absolūti nepilnīgi. Kā kādam ir iepatīcies tieši tā. Lūdzu, atcerēsimies adresi gadavārds @inbox.lv, uz kuru varētu iesniegt gan tos, kas jūsu skatījumā būtu pelnījuši būt starp gadavārdiem, gan tos, kas starp nevārdiem, gan starp spārnotajiem teicieniem un savārstiem. Jūs esat mīļi aicināti apkopot. Vispārnotākais domāmies bija Pandoras lāma. Esmu dzirdēju. Labi, tad varbūt šeit liekam pieturu zīmi, vienu vai citu, un saku paldies visiem, kas piebiedrojās šajā vakarā, un tad jau ar jaunu sparu, jaunā gadā atsāksim mūsu sēdes. Jā, tieši tā, jo mums ir nākošā pirmdiena, pirmā mēneša pirmdiena ir brīva, tāpēc pirmajā mēneša darba pirmdiena. Jā. Paldies! Paldies Valteram! Paldies!